Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim lielāko čuguna plīti mūsu katalogā – Isla. Tātad no sākuma iziesim cauri plīts tehniskajiem parametriem. Plīts augstums ir 78 cm, platums ir 98 cm un plīts dziļums ir 46 cm. Svars ir 174 kg tīra čuguna un maksimālā jauda ir 18 kW, bet jāatcerās, pateicoties modernajām gaisa padevēm, malkas plīts darbības diapazons ir ļoti liels. Tātad plīts var strādāt gan zemākā jaudas režīmā, gan arī līdz pat tiem 18 kW. Ar šādu te jaudu plīts var apsildīt līdz pat 150 kvadrātmetru lielu platību, bet arī daudz mazāku, pareizi noregulējot gaisa padeves. Šajā modelī var kurināt malku, briketes un, kas neparasti, arī ogles. Protams, Latvijā reti kurš vispār kurina ar oglēm, bet to es pieminu, lai saprastu, ka plīts ir uzbūvēta pamatīgi, pat pie kurināšanas ar 2 reiz augstāku temperatūru nekā malku, mēs plītī sniedzam 5 gadu garantiju. Dūmats iznāk tikai labajā pusē, šeit pa vidu, un tā diametrs ir 130 mm. Konkrēto plīti arī var pievienot pie sildmūra. Bet pirms apskatām visas plīts detaļas tuvāk, noskaidrosim, kam šī plīts ir piemērota un kam nav. Tātad šī plīts ir ieteicama tiem, kuri plīti izmanto ikdienā. Šo plīti ir paredzēts lietot un lietot smagā režīmā, lai apsildītu mājokli visu gadu. Tālāk jau noteikti cilvēki, kuriem ir lielākas ģimenes, lielākas mājas. Šī te jauda atļauj to ievietot arī lielākos īpašumos. Šī plīts būs ideāla priekš cilvēkiem, kur tiešām izbauda un arī sagaida visvairāk tieši no gatavošanas daļas. Protams, bez jautājumiem. Lieliska siltuma atdeve un arī kurināšanas ērtums pat ikdienā. Un ļoti svarīgs šai plītī aspekts ir tās ilgmūžība. Tātad, ja jums šie aspekti ir svarīgi, šī plīts būs lieliski jums. Ja jūs tiešām esat viens cilvēks, kas reti gatavo, cepeškrāsni neizmanto, un jums ir ļoti maza apsildāmā platība, mums ir mazākas krāsniņas un plītis, kas būs daudz piemērotākas tādai lietošanai. Tagad jau apskatīsim lielo čuguna virsmu. Kā jau iepriekš minēju, ir izņemami riņķi. Čuguna biezums ir pamatīgs, gandrīz 1 cm tikai riņķos. Protams, zem šī riņķa būs augstākā temperatūra, jo tas atrodas tieši zem dekameras, bet ir arī papildus riņķis, kur jūs varbūt no galvenā riņķa pārvietojat uz šejieni, ja ir vajadzīgs gatavot ēdienu, kuram nav nepieciešams tik augsts karstums, tad šis būs lielisks riņķis. Kā jau iepriekš noskaidrojām, šeit ir dūma dizeja 130 mm. Šai plītī tā ir pieejama tikai labajā pusē un pa vidu. Runājot par pašu čuguna virsmu, tā ir 1,5 cm bieza. Tagad apskatīsim vienu no svarīgākajām plīts sastāvdaļām, kas ir pati kurtuve. Un šai plītī tā ir tiešām unikāla. Sāksim ar to, ka dekameras durvis ir izgatavotas no ļoti bieza čuguna, un pašās durvīs ir iestrādāts neparasti liels stikls, kas var pat sacensties ar dažām kamīnkrāsniņām. Malkas plītīm parasti tik liela stikla nav. Šī plīts var arī radīt ļoti mājīgu kamīna efektu. Par stikla tīrību parūpēsies sekundārā gaisa padeve. Vēlāk video paskatīsimies padziļinātā gaisa padeves, bet stikla gadījumā šī gaisa padeve veido tādu kā gaisa sienu, kas neļaus stiklam palikt netīram. Tālāk jau par pašu rokturu dekameras. Vistradicionālākais rokturu tips – romēts tērauds un koka rokturis. Atverot vaļā dekameras durvis, uzreiz varam redzēt degauklus. Ļoti patīkami redzēt, kad bieza degaukla gan ielikta durtiņās, gan arī aiz stikla. Pat sliktas vilkmes gadījumā, piemēram, ja ir vēsāka diena un skurstenis vēl nav pilnībā uzsilis, no šejienes nekādā gadījumā neiznāks dūmi, jo viss ir ļoti labi izolēts. Bet, ja piemēram ir kāda vēsāka diena un skurstenis vēl nav pilnībā uzsilis,
vilkme ir salīdzinoši vāja, tad iekurot šo plīti, dūmi nenāks telpā, tie paliks dekamerā, neizplatīsies nekādas smakas, un kad jau iesils skurstenis, tad jau, protams, vilkme un pati plīts strādās nevainojami. Patīkami arī redzēt, ka pati atvere ir liela, un arī patīkami redzēt, ka durvis nevis atverās, piemēram, līdz šejienei, bet ļoti plati, lai ērti ir ievietot lielas pagales. Tālāk, ja ieskatoties pašā dekamerā, varam redzēt šādu te sieniņu. Tas ir, lai malka neiesistos stikliņā un to nesmērētu. Tas atdala iekšējo dekameru no malkas, un tā ir lieliska papildus funkcija, un arī ļaus stiklam būt drošībā. Bet ieskatoties pašā dekamerā, uzreiz jāsaka, wow, tā ir milzīga. Tā ir tiešām viena no lielākajām malkas plīts dekamerām mūsu katalogā. Ir plītis, kas sacenšas varbūt pašā malkas garumā, bet kopējā ietilpībā ir grūti pielīdzināt kādu plīti šai. Un kā jau zināms, protams, garākas pagales ir ērtāk visiem, neskatoties uz to, vai jūs pērkat tās, vai jūs paši sāģējat. Ieskatoties iekšā, mēs varam redzēt milzīgu daudzumu ar ļoti biezu čugunu, un šeit aizmugurē ir plāksne ar trešo gaisa padevi, pa kuru runāsim nedaudz vēlāk. Apakšā varam redzēt 1,5 cm biezu čuguna resti, bet restes vidū varam redzēt 4 stūri un riņķi. Un tūlīt es parādīšu, kāpēc tie ir un ko tie dara. Diezgan grūti pat redzēt, kas ir laba lieta. Tie iefiltrējās pašā sānā, bet šeit ir 2 rokturīši, un tā ir dekameras tīrīšanas sistēma. Tas nozīmē, ka jūs dekameru varēsiet iztīrīt no pelniem bez jebkāda instrumenta palīdzības, un arī ļoti, ļoti tīrā veidā ar dekameras durvīm pilnībā ciet. Nekādu pelnu putekļu, nekas tam līdzīgs. Pāris kustības ar šiem instrumentiem, un pelni jau būs sabiruši atvilknē. Ar šo rokturi var rotēt paša čuguna restes centru, kas nozīmē, ka visus pelnus sabirdināt pašā centrā, un ar šo rokturi mēs varam atvērt pilnībā to vaļā, izbarot visus pelnus pa taisno atvilknē. Un šis pavisam noteikti ir ātrākais un ērtākais veids, kā tīrīt krāsni. Tas īpaši svarīgi tiem, kuriem to nepatīk darīt, vai arī vēlās pavadīt pēc iespējas mazāk laika to darot. Šī ir lieliska funkcija, kur jūs iegūsiet ar šo plīti. Un tagad pamērīsim maksimālo pagaļu lielumu. Šādā veidā pagales var ielikt līdz pat 36 cm, bet šādā veidā līdz pat 40 cm. Bet kā jau iepriekš minēju, pats svarīgākais ir ne tikai pagaļu garums, bet tas, ka te var ielikt milzīgu daudzumu ar tām un liels daudzumus ar pagalēm. Jā, protams, tas dos lielu siltumu, bet pareizi noregulējot gaisa padeves, tas arī dos ilgu siltumu, jo būs daudz kurināmā, kam sadegt. Vienmēr pozitīvi redzēt, kad aiztaisot dekameras durvis, tās labi noblīvējās, nekas nekustās, un tās ļoti labi pieguļās pašam čuguna korpusam. Bet, protams, arī gadiem ejot, šis rokturs ir regulējams, un lai tas vienmēr cieši aizverās. Apskatīsim gaisa padeves. Šeit ir gan primārā, gan sekundārā, gan arī trešā gaisa padeve, kas ņem gaisu no aizmugures. Primārā gaisa padeve ir iestrādāta pelnu atvilknes durvīs. Tātad šī gaisa padeve tiek atvērta pie iekuršanas, un kad jau plīts kurās labā režīmā, tad tā tiek pilnībā aizvērta. Un ar šo te gaisa padevi, kā jau te ir uzzīmēts plusiņš un mīnusiņš, var regulēt nepieciešamo jaudu, uguns intensitāti un degšanas ātrumu. Kā jau iepriekš minēju, šī arī ir tā gaisa padeve, kas ir atbildīga par tīra stikla uzturēšanu. Šo gaisa padevi mēs regulējam pēc ieskatiem. Ja ir vajadzīga lielāka jauda, ātrāka degšana, tad mēs to liekam vairāk uz plusu. Ja ir vajadzīga lēnāka degšana un mazāka jauda, tad mēs to liekam uz mīnusu. Tas ir tik vienkārši, bet tajā pašā laikā šīs gaisa padeves ir tik precīzi izveidotas, lai tās būtu ļoti efektīvas, un pakustinot šo gaisa padevi, uzreiz būtu redzams rezultāts. Un runājot par trešo gaisa padevi, tā gaisu ņem no plīts aizmuguras, tad plīti līdz galam nevajadzētu piebīdīt pie sienas. No turienes tiek ņemts papildus gaiss.
Var redzēt, ka čuguna plāksnē ir vairāki caurumiņi. Trešā gaisa padeve pievada papildus skābekli degkamerai. Tātad, kad degkamerā notiek sadegšanas process, ir daļiņas, kas pilnībā nesadeg. Ceļoties augšā, tam tiek pievienots papildus skābeklis, un tās sadeg otrais, veidojot kopēji tīrāku degšanas procesu un plīti padarot daudz ekonomiskāku un lietotājiem draudzīgāku. Šeit mēs varam redzēt no aizmugures trešās gaisa padeves sistēmu, tāds kā izbīdījums, bet šeit caur šiem diviem maziem caurumiņiem tiek pievadīts gaiss degkamerai, otrreizējai sadegšanai. Caurumiņi ir salīdzinoši mazi, bet efekts ir liels. Tālāk jau parunāsim par gatavošanas entuziastu mīļāko daļu, kas ir pati cepeškrāsns, un šai plītī ir daudz ko piedāvāt. Tas pats rokturu dizains ar neuzkarstošu koku rokturi, arī durvis līdzīgas kā degkamerai, pilnībā izlietas no bieza čuguna, liels cepeškrāsns stikls paredzamai gatavošanai ar iestrādātu termometru vieglai temperatūras nolasīšanai. Varam redzēt, ka cepeškrāsns durvīm arī nav žēlota degaukla. Tātad cepeškrāsns durvīm arī, protams, pašām durvīm ir iestrādāta degaukla, un arī aiz paša cepeškrāsns stikla ir degaukla. Protams, lai būtu pēc iespējas mazāks siltuma zuduma cepeškrāsnī. Pati cepeškrāsns ir izgatavota no tērauda, lai tā varētu kļūt karstāka un lai tai būtu lielāka efektivitāte un atdeve. Cepeškrāsns darbības princips ir salīdzinoši vienkāršs, bet izpilde ir ļoti augstā līmenī. Tātad pašai cepeškrāsnī ar uguni saskarsmes nav. Cepeškrāsns sasilst no dūmgāzēm, un šeit ir ievietot vairāki kanāli, kurus var regulēt ar šo te regulātoru, vai cepeškrāsns dūmi izies cepeškrāsnī par augšu vai caur apakšu. To visu var regulēt, un tādējādi panākot vairākus gatavošanas režīmus ērtai lietošanai, kad nevajag tikai karstu kasti, bet vajag cepeškrāsni ar pielietojumu ar vairākiem režīmiem, lai ēdienu var pagatavot vienkāršāk un labāk. Apskatot cepeškrāsnes iekšpusi, varam redzēt, ka tā īstenībā ir ļoti liela. Te būtu pat vieta trešajai pannai. Uzreiz standartā ir iekļauti 2 plauktiņi, kuri, protams, arī ir izņemami, un uz katra plauktiņa iekļauta arī ir viena cepešu panna. Šeit pašā cepeškrāsnes stūrītī varam redzēt tādu kā vārstu, un attaisot to, jūs varat pievienot degkamerai to dūmu garšu, un šī funkcija atšķirs jūsu ēdienu no parastās malkas plītes. Protams, jūs šo te dūmu daudzumu varat regulēt vai pilnībā aiztaisot ciet, neizmantot. Bet tas nav viss, kas saistīts ar cepeškrāsni. Varam redzēt, ka zem cepeškrāsnes ir vēl vienas durtiņas. Atverot tās, varam redzēt tukšumu. Tā ir sildīšanas zona. Kad jūs esat gatavošanas procesā un redzat, ka viens no ēdieniem jums ir gatavs, jūs varat to izņemt un ievietot šajā te sildīšanas zonā, kur tas turpinās uzturēt siltumu, lai jūs visus ēdienus, kurus jūs gatavojat uz malkas plīts, varat pasniegt vienā laikā un vienādi karstus. Šis ir lielisks veids, kā nepārgatavot par daudz ēdienu, bet tajā pašā laikā visu pasniegt siltu. Un tālāk jau esam nonākuši līdz pelnu atvilknes durvīm, kas arī izlietas pilnībā no čuguna un ar primāro gaisa padevu, kuras funkciju jau mēs noskaidrojām iepriekš. Atverot tās, varam redzēt, ka tās atverās diezgan plaši, un iekšā ir pelnu atvilkne, kas īstenībā ir ļoti liela izmērā, kas man ļoti patīk, kad ir arī piedomāts pie detaļām, kas nozīmē, šeit ir uzlikti leņķīši, lai nevarētu ielikt šķībi šo te pelnu atvilkni un nobērt pelnus kaut kur šeit zemē. Atvilkne vienmēr būs precīzi pretī čuguna restē. Un kā jau iepriekš arī noskaidrojām, tīrīšana ir ļoti vienkārši, pateicoties šiem te regulātoriem, kas pilnībā atver čuguna resti un visi pelni iebirst pannā, un tas ir ļoti vienkārši izņemt un iztukšot. Vēl viena lieta, par ko dažreiz tiek aizmirsts, bet arī tā ir ļoti svarīga, ir apkopes. Šī plīts ir uzbūvēta ļoti modulāri. Tas nozīmē, gandrīz visas detaļas ir iespējams noņemt un izņemt, kā piemēram pašu cepeškrāsni. Vienreiz ik pa 2 sezonām nebūtu slikti atskrūvēt, pilnībā izņemt un iztīrīt. Šīs varbūt nebūs tās lietas, par kurām uzreiz jūs domāsiet,
Bet tad, kad pienāks laiks tīrīšanai, šīs modulārās daļas ir tiešām lieliska inovācija. Paldies, ka noskatījāties apskatu čuguna plītī Isla. Ja gadījumā jums ir kāds jautājums par konkrēto modeli vai par jebkuru citu malkas plīts modeli, droši sazinieties ar mums mūsu kontaktu sadaļā. Es vai kāds no maniem kolēģiem jums palīdzēs. Ja vēlaties aplūkot šo vai jebkuru citu malkas plīts modeli klātienē, atrodamies mūsu izstāžu zālē netālu no Spunjciema, kur pēc iepriekšēja pieraksta jūs esat laipni gaidīti apskatīties visus modeļus. Paldies vēlreiz un lai siltums kadrās mājās!